mācītu Så vi mums, atklāja lai atklātu mums Dēliski patiesība, Dieva patiesību, dēliski griba, Dieva gribu, dēliski taisnība. Dieva taisnību. Atklāja neumīgi. Vēlas atklāt mums. Me pupenasame tuke. Mēs pateicamies Tev, Dārgo pestītāji. dārgo pestītāji un dārgo glābēji. Halleluja. Dēliski žēlastības ir bāri. Un ja žēlastība ir liela, Uzveicini, ko naklis. pasveicini kādu un saki, ka Dievs ir labs. Nabisti ir so dēļ, ka ir ņemti dzīvu. Un saki, neaizmirsti, ko Dievs tev darījis labu. Halleluja. Tu žakires esat to dēles, ir zales. Vai tu kas gaidi ir kaut ko izmaiņa no dzīva. Dieva? Vai tev ir vajadzīgas izmaiņas tavā dzīvē? Tagad tu dadīsi to zalese. Tad tu šodien kaut ko saņemsi. Zalese. Saņemsi. Važdosi cena, isi zapleske. Tādēļ, ka cena ir samaksāta, Sabi osnēve radījumi. lai mēs būtu par jauniem radījumiem. Cena isi zapleske. Cena ir samaksāta. Bet ģinensi me dzīvi nesam. Andoj, kai valdini ienaidniekus. Un jūs zināt, ka mēs dzīvojam tajā vietā, kur dzīvo ienaidnieks. Jo valdini. Un viņš valda. Jo valdini sārusus ir par galapu. Viņš valda par šo zemi. Ģinen, Jēzus mangēja sai lūkšana. Ziniet, Jēzus lūdza tādu lūkšanu. Dešeftatu nodaļa Jāņa jau mangela. Jāņa evaņģēlijas 17. Vašmenge nodaļa. mangela. Viņš par mums lūdz. Jo penela dāt. Viņš saka, Tēvs, Jo ne dzīvi nenapodapuj. viņi dzīvo šīs zemes, Bet jo nenapiederi nenapuj. bet viņi nepieder šai pasaulē. Jo ne dzīvi nenapodapuj. Viņi dzīvo Bet šīs jo pasaules, nenapiederi nenadapuja. bet viņi nepieder šai pasaulē. Važdosi mengesi vār pilsonība. Tādēļ, ka mums ir dota cita Tido pilsonība, jasi debes un pilsonība. tā ir debes pilsonība. Jēzus peņģā debes valstība ožesi maškirtu mende. Jēzus teica, debes valstība jau ir starp Ja jums. merikki rasame podapujaki valstība ki principi. Un ja mēs turēsimies uz šīs pasaules Tagad neso notiek. valstības principiem, tad ziniet, kas notiek. Atkēras bībeļa, togi samu sākumusta. Tad atvērsim Bībeli no paša sākuma. Tido jājāla. Peršu mūzos, Un tā būs 1. mūsu grāmata, 3. nodaļa. 3. nodaļa. Daisis du laikusi Ādamus te ievaza grehide. Šeit bija tas laiks, kad Ādams un Ieva sagrēkoja. Te jau penelapu ievate. Un viņš saka, Te Ievai, šautu pantiņa. 16. pants. Sievai viņš sacīja, vairodams es vairošu tavus sāpes un tavus radības mokas. Sāpes tev būs bērnus dzemdēt. Un tev būs kārot pēc sava vīra. Un viņam būs valdīt pār tevi. Titogi penela romeske. Un tad viņš saka vīram, Un cilvēkam viņš sacīja, tā ka tu esi klausījis savas sievas balsī un esi ēdis no šī koka, par kuru es tev pavēlēju sacīdams, tev nebūs no tā ēst, lai zeme ir nolādēta tevis dēļ, tev smagi strādājot būs maizi ēst visa savu mūžas dienas. Sanoti kandiedru Ādamuste. un kas tad caur Ādamu bija noticis? Cāri puj nolādētu. Visa zeme tika nolādēta. Cāri puisi nolādētu. Visa zeme ir nolādēta. Te medoj dzīvi nesam. Un mēs uz šīs zemes dzīvojam. Te važdo Jēzus mangja, Tādēļ Jēzus lūdza. jo nesipuda puj. Viņi ir uz šīs Bet jo zemes, nenapiederi nenada bet puja. viņi nepieder šai Viņi pasaulē. nesepaņa, mena mangātu, sobi tules len krikdu Un viņš puja. teica, es nelūdzu tevi, lai tu atņem viņus no šīs Bet pura zemes, keslen. bet lai tu viņus pasargā. Bet pura keslen. Bet lai viņus pasargā. Važdosi da puj isi nolāde. Jo šī zeme ir nolādēta. Važdosi daisi nalačeski valstība. Jo šeit ir sātana valstība. Bet mena piederi nasamdoleski. Bet mēs tai nepiedaram. Mena piederi nasamdoleski. Mēs tai nepiedaram. Jinen, māmaša penenam. Būt rakkisi rakkina finansender dešta tiesender. Ziniet, daudzi saka, kad runā par finansēm un desmitām Tidoisi tiesām. an sikansis.
Malahija, kas ārģina. Un Malahija 3. nodaļā, Un Malahijas 3. nodaļā tur ir rakstīts. Jopanel, tu me krāpi nenam. Tur ir rakstīts, jūs krāpjat mani. Vasau me tut krāpi nasam. Kādēļ mēs tevi krāpjam? Viņš saka, tādēļ, ka jūs nenesat manā namā. Nu, palasīsim. Malahijas grāmata 3. nodaļa. Tretti nodaļa, sākinasam. 8. pantiņa. 8. pants. Isimenga puh tabuļa 8. pantiņa. Malahija 8. Keden katane. Un lasiet līdzi. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāp Dievu? Kā jūs mani krāpjat? Jūs tad sakat. Kā tad mēs tevi krāpjam? Ar 10 tiesām un labprātīgiem upuriem. Un 9. pants, tas ir stipri svarīgs. Tādēļ jau jūs esat nolādēti, ka viss krīt jums no rokām un iet jūsu rokas bojas, jo jūs visi viena kopā cits pēc citu mani krāpjat. Dimānuš trahaģulatele. Un mānus. Un cilvēks nobīstas. Un cilvēks nobīstas. Dievs mani nolāda. Bet tā nav tā doma. Tā nav domāta tā. Ja tu lasi tālāk. Bet atnesiet katru savu 10. tiesu pilnā vērtībā mana kleitī, tā lai man māja būtu barība un pārbaudiet mani šai ziņas, saka tas kungs, Cēbots, vai es arī neatveršu debesu logus un nelikšu svētībai pār tiem pārpilnībā noliet pār jums. Dai notiek divi lieti. Šeit notiek divas lietas. Atjanemange. Viņš saka, atnesiet man. Un tad pārbaudiet. Un tad pārbaudiet. Un ziniet, kamdēļ? Viņš teica, tad es atvēršu debesu logus. Jo šī zeme ir nolādēta. Viņš saka, ja jūs man neusticaties, viņš nevienu nenolāda, bet mēs dzīvojam tajā. Mēs esam uz šīs zemes, kas ir nolādēta. Bet viņš saka, uzticieties man, un jūs redzēsiet pārmaiņas savā dzīvē. Tā būs jūsu ķīla, ka Dievs ir ar tevi. Mums nav ko baidīties. Dievs nevienu nenolāda. Mēs jau dzīvojam tur, kur valda lāsts. Bet Dievs vēlas pasargāt tevi no tā. Lai atvērtu pāri tev debesis. Un kad mēs runājam par šo, tad uzreiz domājam, ka tā ir nauda. Nē. Tā ir visa tavas dzīves sfēra. Cilvēks var būt bagāts, bet nelaimīgs. Viņa ģimenē neveicas. Strīdi un šķiršanās un neveicas dzīvē. Kādēļ? Tādēļ, ka lāsts ir uz šīs zemes un tas darbojas. Un dzīvo cilvēks brīnišķīgi, viss ir labi. Un vienu dienu viss noārdās. Kādēļ? Dievs brīdina, uzticies un pārbaudi. Un tu redzēsi, ka tas neienāks tavā dzīvē. Un tā nav nauda. Varbūt kādam ir nauda, un arī Dievs par to parūpēsies. Varbūt tavā ģimenē, tavam piederīgiem ir kaut kas vajadzīgs. Bet tu vari to izmainīt. Tu vari uzticēties Dievam. Bet ja mēs neusticamies, tad lāsts ir par šo zemi. Un to neviens nevar atlikt. Un mēs domājam, ak, Dievs, cik tas Ādams bija riebīgs. Ka viņš ir izdarījis tādu lietu. Amen.
Nakerģasis Ādamus do grēkus, te nesanājojas. Ja nebūtu Ādams izdarījis šo grēku, nekas nebūtu noticis. Ādamus. Un domāju, ak, šis Ādams. Bet se jāla korenca. Bet kā būs ar pašiem? Dēļ panelos pačotut manga. Dievs saka, uzticies man. Ti pēcnācēji jāna svētita. Tu un tavi pēcnācēji tiks svētīti. Ja tu to navi kērasa, un ja tu to neizdarīsi, ti pēcnācēji joprojām dzīvi nenataldo. Tavi pēcnācēji joprojām dzīvos tajā. Tev, kā vecākam, jānes atbildība par to. Ja tu nenes atbildību, lai varētu viņi iziet no tā, un neviens cits to nevar izdarīt. Jāla uz priekšu. Tas nozīmē, ka tas viss nāks uz pēcnācējiem. Lāsts ir uz šīs zemes. Un cilvēks no tā nevar izprast. Mēs šeit dzīvojam. Bet bez Dieva mēs nevaram staigāt svētībā. Un ziniet, ko nozīmē staigāt bez Dieva? Nevis iet uz draudzi, bet atdoties viņam. Nodoties viņam. Būt viņa. Būt viņa. Tas nozīmē, tavi pēcnācēji ieies svētībā. Pie tevis tas apstāsies. Lai būtu viņa aizsardzība pāri tev, jūs atceraties Dāvids. Viņš teica Dāvidam, tādēļ, ka tu esi tuvu pie manas sirds. Tavi pēcnācēji tiks svētīti. Un kā jūs domājat, vai viņa pēcnācēji bija drausmīgi godīgi? Viņiem bija jāmirst, jo tie dzīvoja nepareizi. Bet dēļ Dieva apsolījuma viņi vienalga dzīvoja kaut vai nepareizi, bet viņi dzīvoja. Tādēļ, kad Dievs teica Dāvida dēļ. Un ja tev šodien būs tādas attiecības ar Dievu, dēļ tevis tavi pēcnācēji tiks svētīti. Un tā ir mūsu izvēle. Un tā ir mūsu izvēle. Un bieži vien mēs runājam lietas, kas iespaido arī mūsu. Jo garīgā pasaule tas nav tā, ka tu vari runāt, ko tu vēlies. Par to vārdu tev būs jāatbild. Tev būs jāatbild. Lūko, kā tu jokojies un ko tu saki. Varbūt tu šodien sakrāji. Bet samaksāt dabūs tavi pēcnācēji. Nejokojies ar tādām lietām. Tās ir nopietnas lietas. Ja tu atdodies Dievam, viņš būs tavs aizsargs. Mateja 27. Schauspiel. Bestäftati. Där. Tas ir notikums. Šeit bija notikums. Jēzus tiesidle. Kad Jēzu tiesāja. Jūdi. Un tie jūdi. Tie nepadevās. Jēzus. Viņi vēlējās nogalināt Jēzu. Pilatus, Liepāņi. Un Pilāts ņēma ūdeni ar 24. pantu. Bet, kad Pilāts redzēja, ka viņš nekā nevar izdarīt, bet troksnis kļuva vēl lielāks, tad viņš ņēma ūdeni un mazgāja rokas ļaužu priekšā, sacīdams, es esmu nevainīgs pie šī taisnā asinīm.
raugiet jūs paši. Pilātus Penela. Pilāts saka, jau mēģināja aizstāvēt Jēzus. Viņš mēģināja aizstāvēt Jēzu. Viņš mēģināja visādiem ceļiem, lai Jēzu nenogalinātu. Bet tie stipri kliedza, ka viņi vēlas nogalināt Jēzu. Un tad Pilāts ņēma ūdeni un teica, es mazgāju savas rokas, lai viņa vaina nebūtu uz mani. Bet ko darīja šie? Un visi ļaudis atbildēja un sacīja, viņa asinis, lai nāk pār mums un mūsu bērniem. Viņi jau domāja, ka tas nav nekas. Viņi domāja, ka tas nav nekas. Sargies no tā, ko tu runā. Tie domāja, ka nekas nebūs. Bet ja tu lokojies uz šo tautu šodien, viņus visur vajā, viņus neieredz visur. Kad bija karš Hitlera laikos, ko tad ar viņiem darīja? Un tas darbojas, ko viņi bija izteikuši. Līdz šai dienai tas darbojas. Tādēļ, kad viņi teica, lai tas nāk pāri mums un mūsu bērniem. Un tie nav joki. Tas darbojas. Tev ir jālūko, ko tu runā un neko lieku nepateikt. Varbūt tu nesamaksāsi, bet tavi pēcnācēji dabūs samaksāt. Tie dabūs maksāt. Dēļ tā, ko tu šodien atļaujies runāt. Viņi teica, lai nāk tas pār mums un pār mūsu bērniem. Un tas darbojas. Ziniet, es pats kādreiz tāds biju. Jokodamies pats sevi nolādēju. It kā tas bija joks, bet nekas šai pasaulē nedarbojas jokodamies. Katrs tavs vārds būs pierakstīts, un tas arī darbojas. Jeb labs, jeb kaut kāds slikts. Tas tomēr darbojas. Un ja tu zinās darboties ar labām lietām, uzticēties Dievam, tad tavā dzīve varbūt ne tavā laikā, bet tavi bērni, tavi mazbērni mantos svētību. Jo viņiem bija labi vecāki. Tie, kuri nežēloja sevi, bet atdevās Jēzum. Bet šie te teica savādāk. Lai nāk par mums un mūsu bērniem. Un tas darbojas. Un Jēzus to zināja. Jēzus to zināja, ka viņi iekļuva ķezā. Lielā ķezā kļuvuši. Ja mēs šeit atveram Lūkas evaņģēliju, un tu redzēsi Jēzus vārdus. Lūkas 23. Lukas bišķi 3, daisi $, ka Jēzus ja nenapū mārenku trušu. Šeit ir tas ceļš, tas $, kuru Jēzu veda pie krusta. Mēs sāki nasam. Bišķi 7. pantī. 27. pants. Bet liels ļaužu un sievu pulks viņam sekoja, lai ja nenaku trušu pie māren. Viņu veda sist krustā. Tās viņu nožēloja un apraudāja. Bet Jēzus pret tām pagriezās un sacīja, jūs, Jeruzalemes meitas, neraudiet par mani, bet raudiet pašas par sevi un par saviem bērniem. Jo Penela, par mani nerauda.
Viņš teica, neraudiet pēc manis, bet raudiet pēc sevis un pēc saviem bērniem. Tādēļ, ka kaut kas bija izdarīts. Tādēļ, ka kaut kas tika izdarīts. Un Jēzus zināja, kas sekos. Tādēļ, ka tas darbojas. Viņš teica, par manim nav jāraud. Kaut gan viņu sita krustā. Kaut gan viņam tūlīt draud jau nāve. Bet viņš teica, par manim neraudiet, jo jums nāk šausmīgākas lietas. Jums vēl lielākas lietas. Raudiet un stāvēt Dievu priekšā par jums un saviem bērniem. Par jums un saviem bērniem. Jo mēs dzīvojam šajā vietā, kur valda lāsts. Un bez Jēzus tu nevari ar to tikt galā. Un cilvēki saka, kur bija Dievs, kad ar jauniem cilvēkiem kaut kas notikās? Kur bija viņu vecāki, kad vajadzēja uzticēties Dievam? Kur bija vecāki? Nebija neviena. Bet Sātans nežēlo. Viņš teica, neraudiet par maniem, bet raudiet par sevim un saviem bērniem. Jo būs cena, ka būs jāmaksā. Nāks cena. Varbūt šodien nekas nav redzams, bet garīgā pasaule darbojas. Un tik vien tu spēj to apturēt. Jēzus ir devis visas tev prioritātes, lai tu uzticētos viņam, lai pāri tev un taviem pēcnācējiem. Tas, kas bija domāts, lai tas nenotiktu. Lai tas nenotiktu. Efeziešiem Pāvils raksta. Beidzot, esi stiprs sava kunga un viņa varenajā spēkā. Viņš saka, satveriet visus ieročus, lai jūs nostātos pretim ļaunajai dienai. Ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet tur ir rakstīts. Pret valdībām. Garīgām valdībām un dēmoniskiem spēkiem. Tiem, kurus tu neredzi. Tu neredzi. Katru minūti kaut kur tevi nogriež. Ja tu redzētu, tu varbūt sakautos ar viņiem. Bet tu neredzi. Tu tikai redzi rezultātu. Bet saproti. Ir priecīga vēsts. Ar Jēzu ir iespējams viss. Nav tā, ka mums ir jāpaliek zem tā lāsta un jādzīvo. Jēzus teica, viņi ir šai pasaulē, bet viņi nepieder šai pasaulē. Un ja mana piederība ir debesis, un es uzticos Jēzum, tas viss apstāsies. Tas neuzdrīkstēsies ienākt manā dzīvē. Bet Sātans vēlas izārdīt cilvēku dzīves. Ja mēs redzam 4. mūsu grāmatā, atveriet 4. mūsu grāmatu. Dešu štāru vai štāru? Mūzus 14. Štartu Mūzus. 4. Mūzus 14. nodaļa. Un sāksim ar 32. Bet jūs 33. Ar 33. Un jūs bērni būs gani tuksnesī 40 gadus, un tiem būs jānes sods par jūsu netiklību, kamēr jūs līķi būs galīgi izzuduši tuksnesī. Pēc 40 dienu skaitā tiks ilgi jūsu izlūkos to zemi. 33. pantiņa panelā.
33. pants saka, ka 40 gadus viņiem būs jācieš savu vecāku pārkāpumu dēļ. Un jūs bērni būs gani 1040 gadus, un tie būs jānes sots par jūsu neteklību, kamēr jūs līķi būs galīgi iziduši. Sodos pūdī rengiru. Vecāku sots uz bērniem. Un tā ir visa tā lieta, par ko Jēzus runā. Viņš teica tām sievām, neraudiet par mani. Neraudiet par maniem. Bet jums ir jānostājas. Citiem vārdiem jānostājas Kristū. Lai tas būtu apturēts. Lai tas būtu apturēts. Ir lietas, kas cilvēkam nav redzamas. Bet iekšpusē tas visu izārda. Un arī tas ir pakļauts šīs pasaules iekārtām. Bet ziniet, pats interesantākais, ka Jēzus ir teicis, ka neviens nevar nākt pie viņa, kuru tēvs neaicina. Un tu nekad nevari nākt pie Dieva, pie Jēzus, ja tevi tēvs nav aicinājis. Tu nevari nekad nākt šajā baznīcā, ja tevi nebūtu aicinājis tēvs. Bet ja tevi ir aicinājis tēvs, tad tev viss ir iespējams. Tad tu vari paveikt. Tu vari izdarīt. Tādēļ, ka Dievs valda pāri visam. Viņš nosaka. Viņš nosaka. Viņš ir radījis visumu. Viņš zvaigznes ir nolicis katru savā vietā un nosaucis vārdos. Viņš ir nolicis jūrām robežam, ka tā nevar iziet no krastiem. Viņš ir nolicis mākoņus it kā aiz kāda stikla. Viņš spēj visu. Viņš var visu. Un vienmēr pēdējais vārds ir aiz viņa. Bet atkarīgs ir no tā, ko mēs izvēlamies. Viņš saka, ja tu esi gudrs, uzticies. Uzticies, Malahijas grāmatā ir teikts. Un tavā dzīvē tas lāsts apstāsies. Tevi tas neskar. Tādēļ, ka es atveru debesu logus. Tu vairs neesi šīs pasaules īpašums. Pāri tev ir debesis atvērtas. Apustuļi raksta. Po romanu menadžinovi penau, halady, keďže skáněny. Pomyšľajte a gornam. Co se je gornam? Domājiet par debesšķīgām lietām. Nākotne esi doj. Tādēļ, ka nākotne ir tur. Tava piederība ir debesis. Tādēļ, ka tu uzticies viņam. Malahijas grāmatā ir teicis pārbaudi mani. Uzticies man. Tik vien Dievs spēj apturēt visu, neviens cits. Tu vari darīt visu. Pat nokristi krustu sev pārnest. Un nekas nenotiks. Bet, kad dzīvais Dievs ņems tevi aiz rokas, tad tava dzīve izmainīsies. Ziniet, ko saka Bībele? No manām rokām tevi neviens nespēj izraut. Tur ir drošs patvērums. Un tur arī viss apstāsies. 3. Mūzes grāmata. Pišķi šo. 26. Šodien tēma vecāki uzklausiet.
Riendati. Eņatu pantiņa. 39. Lepana, jūsu pārpalicēji savu grēku dēļ izplēnes savu ienaidnieku zemē, un arī savas tēvu grēku dēļ tie kopīgi ir jāiznīkst. Trupengi dādengi grehi. Caur savu tēvu grēkiem Čāvinga čeplaskirēn. ir bērniem jāmaksā. Ja tu tikai respīru vispār, ja sakērti pukede, panštu Mūzus bišķohto. 5. Mūzes 28. Mājās ejot palasi. So doisi rakstēt. Kas tur ir rakstīts? Doisi svētība. Tur ir svētība. Un ja kā ir, kad tu nepaklausi Dievam, kas tad nāk pāri cilvēkam? Ines, nasvalipē nāni domatu. Ziniet, slimība tā nav domāta, tā nav no Dieva. Ines osi nasvalipē. Ziniet, kas ir slimība? Grehuski seki. Tā ir grēka sekas. Grehuski seki. Grēka sekas. Ti dovanisi jēgdu lietāties o valdini dai pupuj. Un tā slimība tā arī ir viena no lietām, kas valda pār šo zemi. Bet dēl penela. Bet Dievs saka, Spačātume. uzticieties. Spačātume ti tu mendonas karini. Uzticieties, un tas jūs neskars. Pārbaudinen man. Viņš teica, pārbaudiet mani. Pamēģiniet un pārbaudiet. Atjanen manga. Atnesiet Daļa man tumāri dzīvate. daļu no savām Sobi me dzīvēm, valdinavan tumāri. lai es spētu valdīt jūsu dzīvi. Dojasi liecība. Tā ir liecība, Piederinā Jēzus. ka es piederu Jēzum. Dolasi nopietna lieta. Un tās ir nopietnas lietas. Dēlis, ka nāni čebnati love, dēlis, ka nāni čebnu un iso tutir. Dievam nav vajadzīga ne tava nauda un nekas no tevis, bet viņš vēlas rūpēties par tevi. Viņš vēlas tevi pasargāt. Bet mēs labāk uzticamies šajām iekārtām. Un tad nāk Sātans. Viss bija labi, un pēkšņi vienu dienu kaut kas ir noticis. Kaut kas ir noticis. Viss bija tik labi. Bet nāca tas laiks. Vēstuļa? Kad nāca vēstule. Tev ir jāmaksā pēc rēķiniem. Un tu neko nevari padarīt. Tu neko nevari darīt. Tu varbūt teiksi, kāda rēķina, es neko nezinu. Tavu veco tēvu. Ir pienācis laiks maksāt par to. Bet Dievs saka, es varu pasargāt. Uzticies. Uzticies. Dievs spēj pasargāt. Ir lietas, kas nav redzamas. Viss ir labi, bet vienu dienu nāk vēsts. Bet tu varēji apturēt šo vēsti. Lai tavs turpinājums, lai nesaņemtu tādu vēsti. Tu esi atdevies Dievam. Tu visus rēķinus esi nomaksājis. Lai tavi pēcnācēji nesaņemtu nekādu vēsti. Amen. Raudu dziesmu. Pal Jeremija dos. Pēc Jeremijas ir raudu dziesmas. Jeremija raudu dziesmas. Pančto nodaļa. 5. nodaļa. Teftatu pantiņa. 7. pants. Mūsu tēvi ir grēkojuši. Viņu vairs nav, bet mēs nesam viņu noziegumus. Jo nebūtu nāni. Viņu vairs nav. Jo ne nāni būtu. To vairs nav. Kas nu maksās par to? Amen. Mēs. Amen. Mēs. Jo nevi kerdesāru. Viņi visu ir izdarījuši. Tādīs amen. Šodien mēs maksājam. Tijā amen dadīs. Naptārģa kirasam do.
Un ja mēs šodien to neapstādināsim, mantojums pār ģala. Mantojums tiek dots tālāk. Mantojums pār ģala. Mantojums dots tālāk. Tik viņu tu. Tik vien tu. Vašķivi kēres do. Tu vari to izdarīt. Mēs kliedzam po Ādamu uzta. Mēs tur kliedzam uz Ādamu. Ādamus vikerģa nepareizi. Kādams ir izdarījis nepareizi. Asijāla kore mensa. Bet kā tad būs ar mums pašiem? Mengenes izvēļa vainu, vainu. Arī mums ir dota izvēle vainu, vainu. Vai aptarģi kiras dosāru. Vai apstādināt to visu. Jēzus ir mārīrīgi. Jo Jēzus ir mūsu pusē. Un viņš vēlas, lai tas viss apstātos. Un viņš teica, atdodieties. Un cilvēks saka, un cilvēks saka, nu nevari tik daudz iet uz draudzi. Visu savu jauno dzīvi. Un visu, kur tu varēji priecāties. To dod draudzei. Bet mani pēcnācēji būs svētīti sievas un vīri. Tādēļ, ka bija kāds, kas ņēma savu krustu un sekoja Jēzum. Jūs saprotiet, tās nav spēlītes. Sātans ar nevienu nespēlējas. Ziniet, kā viņš spēlē? Kā kaķis ar pelēm spēlējas. Un vienu dienu tad viņš arī to saprīja. Un tieši tāpat ir ar šo. Bet ja tu uzticies, ziniet, mums ir dota privilēģija. Mēs pirmie dziedājām. Samaksāts. Vai dosi vaštuke? Vai tas ir tev? Vai tu pielesa do? Vai tu to pieņem? Vai do vaštuke vienkārši viņu sidasai? Vai priekš tevis tas ir vienkārši Gilli. tāda dziesma? Vai tu penesa īsta? Vai tu teiksi pa īstam? Man esi zapleskirtu. Par mani ir samaksāts. Sāru pilnīgi. Viss pilnībā. Ti mesum do. Un es esmu tas, kurš to pieņemu savā dzīvē. Ti mes pīrā ando. Un es staigāju tajā. Un tas ir kaut kas cits. Un Jēzus saka, es nelūdzu, lai tu viņus atņem no šīs zemes, bet lai viņus pasargā. Bet lai viņus pasargā no ļaunuma. Lai tu pasargā viņus. Jo viņi dzīvo šīs zemes, bet viņi nepieder šai zemē. Viņi nepieder šai pasaulē. Jo tu esi izredzējis, lai sekotu Jēzum. Lai sekotu Jēzum. Jēzus dēļ tā arī nāca uz šīs zemes. Lai mums tas būtu. Lai no tā mūs izrautu. Un kamēr mēs neatlaidīsim to veco Ādamu, mēs nevarēsim ietverties Jēzu. Palūkojies, kāpēc cilvēks? Viņš dzīvo priekā, un kaut kas notiek, un tad viņš sāk meklēt Dievu. Bet viņš visu laiku varēja meklēt Dievu, bet dzīvot ar Dievu, lai tas ļaunums neienāktu viņa dzīvē. Un tad lūdzu, Dievs, ja nu tagad tu mani glābsi, tad man būs vēl labāka dzīve. Dievs glābs. Bet cilvēks par to ātri aizmirst. Un viņš atkal ieiet savos priekos. Bet Dievs vēlējās tevi turēt uz rokām, lai no viņa rokām neviens nespētu tevi izraut. Jo pats dzīvais Dievs nāca uz šīs zemes, gāja pie krusta, lai ar tevi tas nenotiktu. Samaksāts par manim viss. Cārus ir zapleskirtu. Ja tu atkeres ar špīru, ja tu atversi Peršu Pētera. 1. Pētera vēstu. Peršu Pētera. Jek.
1:18. Tad esi rakstettu. Jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām, sudrabu vai zeltu, atpirkti no savas aplamas dzīves mantotas no tēviem, bet ar Kristu šī bezvainīgā un nevainīgā jēra dārgan asani. Tu nesan nerūpesa, ne saunaka esa. Tu neesi ne ar zeltu, ne sudrabu. Bet Jēzuski. Bet ar Jēzus. Svēta, dārga, svētām, dārgām, nevainīgām asinīm. Un tur jau vairs neviens nespēja pārmaksāt. Neviens šo cenu nespēja pārmaksāt. Bet pats galvenais, no kā tu esi atpirkts? No mantotas. No kā mantotas? No savas aplamas dzīves mantotas no tēviem. Mantojumus. Dosome pošlikedia. To, ko mēs pirmīt lasījām. Vikerna pūrdirā. Kā izdara vecāki. Pārdena mantojumus. Un nodot kā mantojumu. Ti čāve, ti mazbērni pleskirna. Un bērni un mazbērni par to maksā. Bet Jēzus peņa meza pleskirķu. Bet Jēzus teica, es samaksāju. Meza pleskirķu. Esmu samaksājis. Nevis rupesati saunaka esa. Ne ar zeltu un sudrabu. Beleski svēta dārga ratenca. Bet ar viņa svētām dārgām asinīm. Sobi ti čāve. Lai tavi bērni. Ti mazbērni. Un tavi mazbērni. Jām brīvadu mantojumus. Būtu brīvi no šiem mantojumiem. Sobi lengu mantojumus jāl svētība. Lai viņu mantojums ir svētība. Sobi lengu mantojumus jāl mūžīgu dzīvība. Lai viņu mantojums būtu mūžīgā dzīvība. Dosi atkarīgu tik feņu pūrdireni. Un tas ir atkarīgs tik vien no vecākiem. Tik vien no vecākiem, ka viņi izlem savu ceļu un ietveras Kristu, un tad arī viss apstājas. Nebūsim tādi negudri, ka tikai tad meklēsim Dievu, kad kaut kas notiek. Tev ir jāmeklē pirms tam, kad tev jau ir labi. Tu zini, ka Dievs spēj. Kad Dievs spēja nepieļaut nekādas sliktās lietas tavā dzīvē. Viņš apstādina visas vētras. Viņš aptur visas tās vētras, kas vēlas ienākt tavā dzīvē. Viņš saka nē. Nē. Un tas arī nekad neienāks. Un nebūsim kā negudri, bet būsim kā gudri. Un tā nav spēle. Tā ir īstenība. Sātans moka. Tas moka. Ja piemēram, piemēram, tur kādam vectēvam bija sirds problēmas. Un arī dēlam. Arī mazbērnam. Pat, kad tu ej pie ārstiem, tad ārsts jautā, vai taviem vecākiem nav bijis tāds. Pat arī pasaulē zina, ka tas nododas kā mantojums. Bet ir Jēzus, kas ir samaksājis. Ir Jēzus, kurš ir teicis, par visu ir samaksājis. Un pieņem to savā dzīvē. Un tavi bērnu un bērnu bērni un viss tas turpinājums. Par visu ir samaksājis. Lai mēs būtu brīvi no šī mantojuma. Lai mēs būtu brīvi un lai uzticamies viņam. Esam atpirkti, lai mēs būtu jauni radījumi. Jauns radījums Kristu. Un tur nevar sekot nekāds mantojums. Jo tu vairs tas neesi. Tu tas vairs neesi. Bībele saka, ka tu esi jauns radījums. Tas saka, Bībele saka, kas bijis, tas ir pagājis. Lai ko tu izdarītu, tas ir pagājis. Bet, kad tu esi ar Kristu, tu esi jauns radījums. Pilnībā jauns. Un tur Sātans nevar tev pievest nekādus apsūdzības. Zini, tāds piemērs.
sliedes. Ty barn är svårt att brauca på då sled. Un vilciens var braukt pa šiem sliedēm. Izsieka? Vai ir tā? Bet ja lienu sliedi, tipu pāždu sliedi, pu čuģan vārčal, Bet ja pusi no šiem sliediem tu pavirzi uz priekšu, tu bānis aiz ģala žinala beigi, ti ģala pāle. tas vilciens aizbrauks līdz šām beigām un tad tu griezīsies Bet tu atpakaļ. drom, nevu. Bet tavs ceļš ir jauns. Halīne du duffa. Jūs sapratāt šo domu. Du sliedisis atdali taikikas. Tās sliedes bija atdalītas viena no Dosi otras. tusan nevu radījumu. Un tas ir tas, ka tu esi jauns radījums. Tev vairs nav Tu pagātnes. kenāni, ka du bānis at Janela mantojumus. Tas vilciens atnes mantojumu, A to žedoja santus. bet tu jau vairs tur neesi, tu esi citur. Tu pa nākones, ka ti dau. Un tas saka, nav kam Ti Janela pāle. atdot. Un tad ved atpakaļ. Ti tusan nevu. Un tu esi Tusan jauns. nevu. Tu esi jauns. Vār korintiešiem. 2. korintiešiem. Tev pēdējo rakstiet, ati togi man gasam. Pēdējā rakstiet, un tad arī lūksim. Vār korintiešiem paņģi. Tešaftā. 2. korintiešiem 5:17. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas bijis, ir pagājis. Viss ir tapis jauns. Tādēļ, vaso, kādēļ? Tādēļ. Tādēļ, kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Tidu bāniski sliedē ārdide pauri. Un šīs vilciena sliedes ir izārdītas. Tu na sampūrā nobutēdi. Un tu vairs neesi tas Kādu bānis at vecais, Jānelas tu, kas āruso. kurš tas vilciens spēja atnest tev Sāruso visu. at Jānelas. Visu spēja atvest tev. Tu papuskīre, tu Gan papusku tava papuskīre. vecā tēva un Doikon vecvectēva. tabist ir jāzapleskirda, tu Tur kāds zapleskirda. ir bija aizmirsis samaksāt, tu Tidu bānis dabūsi atjānēla. maksāt. Bet Un jo tas ja vilciens Jēzus nes, bet nāca zapleskir, Jēzus, jāpleskir attenca. samaksāja ar savām asinīm, Sobidu sliedi džankrigā. lai tās sliedes aizietu prom. Tikā natusa nevu. Un nu tu esi Bija jauns. pagātnē, kiru, Bez bija mantojumus, pagātnes, bez kiru. mantojuma. Ģine savu mantojumus, kan tu, kas ir. Ziniet, kāds tagad tev ir pieder Volibnasku mantojums. mantojums. Debesu mantojums. Kana tu napiedēne nesa, būt ir iznīcība. Un nu tu vairs nepiederi iznīcībai. Bet ģine skonas, ka tu piedēne. Bet zini, kam tu piederi? Ku ķēnišķigu ģimena. Pie ķēnišķīgas ģimenes. Nu, tas ir briesmīga lača lieti dēlmenge, kamēr kērel, ti menaus pača vasam. Dievs vēlas tādas brīnišķīgas lietas pie mums darīt, un mēs Jau neusticamies. penā, tu nasambut ir pakļautu du lāstus, Viņš saka, tu vairs neesi pakļauts šim lāstam, bet tu sandadis ķēnišķigu ģimenati. bet tu šodien esi no ķēnišķīgas ģimenes, Kai nāni lāstus, kur nav lāstu, kai vienmēr esi svētība. kur vienmēr ir svētības, Ti menaus pača vasam. un mēs Ti neusticamies. telpenela. Un Dievs saka, nu pamēģini, nu pārbaudi mani, pārbaudi mani. Vai ne jāla boli beperdāls par to te špīdu? Vai nenonāks debesis pāri tev atvērtas? Menaus pačaut. Viņš saka, uzticies. Nā jau viņu svētdiena, ko kristien. Nesi tikai kā svētdienas kristietis. Rik ir dzīva lesa. Turi savu dzīvi ar viņu, lai katra diena, Jāla aizsardzība perdāl. lai katru dienu būtu aizsardzība tev pāri. Saku dīs jau pučangā, Katru dienu nāc ceļos ti māngta dēl. un lūdz, Dievs, Tu sanmu aizsargus. tu esi mans patvērums un aizsargs. Poskilmē elpinā. Kamēr es elpošu, Nevienmēr tu slavinā. es vienmēr tevi slavēšu. Testut leske krigā. Atdoties viņam pavisam. Sobi do, kamēr uzmācinal tu te ļaunu. Lai tas ļaunais, kurš vēlas uzmākties tev, Tu penes dovanāni mīru. teikt, nē, tas nav mans, Domangana piederi. tas man nepieder. Mēs esam nevu radījums. Esmu jauns Mēs radījums. esam nevu radījums. Esmu jauns radījums. Dines, izsaita pagātnīgi lieti. Ziniet, ir kaut kādas pagātnes lietas, un cilvēks saka, Meti nakari jumas do andu laiki. ja es nebūtu to darījis tajos laikos, Dadis mangana du handijas. šodien man nebūtu sāpējis. Bet dosis andu laiki. Bet tas bija tajos Dadis tu laikos. kače penes. Šodien tev jāsaka, Medoles nāģī nav mena piņškirā. es to nepazīstu. Donāni mīru. Tas nav mans. Mēs esam nevu radījums. Esmu jauns Mangana radījums. pagātne. Man nav pagātnes. To jau kerģe. To darīja viņš.
Dosis laču. Tas tik bija labs. Bet dadis mēs man Kristu. Bet šodien es esmu Kristu. Dadis vaš mangesi zapleskir. Šodien par maniem ir samaksāts, lai tas nenonāktu līdz maniem. Ģines, meli prāpenēs ternipē. Ziniet, kad jaunībā bija teikuši, ne ar kailu galvu, tad kļūsi vecāks un būs kaut kāds iespējas. Bet ziniet, to, ko es visu biju darījis, Jēzus mani izpirka no tā, lai tas vairs neuzdrīkstas ienākt manā dzīvē. Tās sliedes ir pārvietojušās. Tas vecais atbrauks un nav vairs kam nodot. Tādēļ, ka šeit ir teikts, kas ir Kristū, tas ir jauns radījums. Vecais ir pagājis un tapis viss jauns. Un tu atver jaunu lapu un dzīvo ar Kristu. Amen. Un ja nē, tad būs jāmaksā. Bet tā jau nav Kristus vaina. Tā ir mūsu izvēle. Ko mēs vēlamies. Amen. Šodien tev bija dots vārds. Un ko tu nu darīsi, tas būs viss tavā rīcībā. Tad nu piecelsimies. Ziniet, bija lietas, ko mēs bijām darījuši jaunībā. Un es domāju, ka katrs jaunībā bija jokojušies un darbojušies tādās lietās. Tur izsaucām garus un ja jūs bijāt visi svēti un neko tādu nedarījāt. Bet tas bija pieskāriens pie garīgām lietām, kas nav redzamas. Un tu nevari zināt, ko var ienest tavā dzīvē. Bet ja tu esi tādā pozīcijā, par ko es biju runājis, tas nekad neatnāks. Bet ja tu neesi tas, tad tas var valdīt tavā dzīvē. Mēs varam teikt, es jau nezināju. Bet tas tevi neatbrīvo. Tas tevi neatbrīvo, ka tev nebūs jāmaksā. Bet ja tu teiksi šodien, Jēzu piedod man par visu, ko biju darījis, es to nezināju, tad viņš arī tev piedos. Un tu teiksi, es nekad vairs savā dzīvē nepieskaršos pie tādām lietām. Amen. Un neaizmirsti, ka mums, kā čigānu tautai, ir ieradums. Bērēs. Bērēs liek tam aizgājušajam galdu. Un 12. visi iet un iedzer ar šo bildi, ar šo. It kā darīja kādu piemiņmielastu. Negriezies atpakaļ pie tā. Ja tu šodien no tiem lāstiem atsakies, neatgriezies tajā okultismā. Jēzus ir samaksājis, lai tu būtu brīvs. Un neaizties to, kas tev nav jāaiztiek. Mēs bieži vien cilvēki paši uzņemam uz sevim tādas lietas, ko Dievs saka, es neieredzu šīs lietas. Dievs neieredz šīs lietas. Un mēs domājam, nekas Dievs, pacieties, es to izdarīšu. Ziniet, ko Bībele par to saka? Kad es saucu, jūs nedzirdējāt. Un tad, kad jūs sauksiet, arī es nedzirdēšu. Dievs vienmēr paliek par Dievu. Sargies, pieskarties garīgiem principiem. Jēzus par to ir samaksājis, lai atbrīvotu. Un ja tu esi kaut ko tādu darījis, tad ir šodien tava izvēle. Teikt, Jēzu, piedod man.
Un es tev apsolu, ka nekad vairs es savā dzīvē to neatkārtošu. Tas neatkārtosies manā dzīvē. Jo no šodienas es lieku savu dzīvi tavās rokās. Amen. Pacelsim savas rokas. Dārgo Jēzu, es tev pateicos par tavu lielo žēlstību. Tādēļ, ka tu nāci uz šīs zemes mūsu dēļ un samaksā par maniem pārkāpumiem, par maniem grēkiem. Tu biji ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, un manu grēku dēļ bija satriekts. Mans sods bija uzlikts tev, man par atpestīšanu. Dievs, es šodien apliecinu, ka es piederu tev. Mana nākotne ir tevī. Ar visu, kas man pieder. Es atdodu savu dzīvi pilnībā tev no šodienas un mūžīgi. Un es tevi lūdzu, kungs, piedod man. Un parādi man savu žēlstību. Tādās lietās, kur es darīju nepareizi, kur es biju pieskāries kādiem okultismiem un kādiem nepareiziem garīgām lietām. Es lūdzu šodien atbrīvo mani, jo tu nāci uz šīs zemes, lai izlaistu, sasaistītu uz brīvībā. Un šodien ir tā diena, lai es būtu brīvs. Lai debesis būtu pāri manīm atvērtas. Es nemaksāšu. Es nemaksāšu par šiem mantojumiem, kas nāk. Jo esmu brīvs no tā. Esmu jauns radījums. Es to apliecinu. Ka Jēzu tu visu esi samaksājis par manu brīvību. Un es vairs nedzīvoju zem lāsta. Es dzīvoju zem svētības. Jo Jēzu tu sanas. Jo Bībele saka, ka tu biji. Paņēmi manu lāstu. Tu kļuvi par lāstu manā vietā. Galatiešiem ir rakstīts, ka tu kļuvi par lāstu, lai es iemantotu Ābrahama svētību. Paldies tev, Jēzus. Paldies tev, Jēzus. Paldies tev, Jēzus. Par tavu žēlstību. Paldies tev, Jēzus, par brīvību. Ka no šodienas man vairs nav pagātnes, bet man ir svētība un brīnišķīga nākotne. Jēzu Kristu. Halleluja. Slava tu, Jēzu. Slava tev, Jēzu. Slava Jēzus. Slava tev, Jēzu. Dievs ir labs. Viņš mūs stipri mīl. Un viņam sāp stiprāk nekā mēs ciešam. Mēs to nevaram apzināties. Bet nāk Sātans un apmāna mūs. Un mēs dzīvojam tajos mēslos un grēkos un domājam, ka tas ir labi. Un domājam, ka tas ir labi. Bet tu nāci no ķēnišķīgas ģimenes. Vienkārši cilvēki ir apmaldījušies. Bet nāca Jēzus, lai visu izmainītu. Lai tu iemantotu šo ķēnišķīgo statusu. Slava Jēzus, Slava Jēzum, viņš ir tik labs. Paldies, ka viņš ir devis mums draudzi un māca mūs, un tā ir viņa žēlastība un viņa mīlestība. Viņš teica, uzticies. Un debesis būs atvērtas. Un debesis būs atvērtas. Jūs pat nevarat iedomāties. Jūs pat nevarat iedomāties. Ja šodien tu no sirds to biji teicis, tu nevari iedomāties, kas tur bija salauzts. Tas, kas bija domāts ienākt tavā dzīvē. Tas, kas bija domāts ienākt tavā dzīvē. Varbūt ne rīt un ne parīt, bet pēc kāda laika. Bet tu šodien visu to izārtīji. Un Sātanam vairs nav spēka. Tādēļ, ka pāri tevim ir debesis atvērušās. Un mēs dzīvojam vairs nevis redzēšanā, bet ticībā uz viņa vārdu. Uz viņa vārdu. Un tas notiek. Un tas notiek.
Varbūt tu tikai uzzināsi to debesīs, kas bija izārdīts. Jo tu to neredzēji, tas vēl neienāca, bet Sātans to bija jau ieplānojis. Jo tas bija ieplānots. Bet šodien tu atcēli Sātanas plānus savā dzīvē. Slava Jēzu. Un viņš vairs neuzdrīstas pienākt pie tevim ar saviem plāniem. Un drīzumā tu redzēsi uzvaru. Drīzā laikā tu redzēsi uzvaru. Esi atbalsts šodien saviem bērniem. Māci viņus staigāt taisnu ceļu, lai Sātans nesagrābtu viņus. Tev ir dota vara. Tev ir dota vara. Lai tavi bērni staigātu taisnības ceļu. Katru dienu lūdzu. Un izārdi Sātana plānus uz savu ģimeni. Tev ir Dievs devis spēku un varu. Tev ir Dievs devis spēku. Bet tas nedarbosies, ja tu nebūsi uzticīgs Dievam. Tev ir jābūt uzticamam. Amen. Halleluja. Slava Jēzus. Slava Jēzu. Ja takrát